viena no svarīgākām lietām, manuprāt, ir kontaktu dibināšana, sadraudzība. Tu ieraudzīsi, kad ir daudz tev līdzīgi domājoši cilvēki, ar kuriem tu varēsi tālāk arī veidot kaut kādu sadarbību. Kā mēs zinām, kā notiek vislabākā izaugsme, attīstība un skološanās caur spēli. Festivālā būs rotaļas, spēles, izklaide, dejas, nodarbības dažādas. Festivāls varētu būt kā labs sākuma punkts vai labs turpinājums tavām pārmaiņām, un kā daba to ir noteikusi un sakārtojusi. Paši mums ir diezgan daudz, kas vēlas kaut ko labot, mainīt, uzlabot šajā pasaulē. No 1. līdz 3. augustam plānojam rīkot festivālu cilvēkiem. Kas vispār ir festivāls cilvēkiem un kāpēc esam izlēmuši tā taisīt? Festivāls cilvēkiem ir paredzēts tiem individiem, kuri vēlas sastapt sev līdzīgi domājošus, atrasties atmosfērā un vidē, kas atbalsta idejas un izpratni par to, kas ir cilvēks. Jo, kā mēs zinām, cilvēks tas ir ne tikai divkājains primāts no zīdītāja klases, tas ir indivīds ar specifisku apziņas stāvokli un izpratni par to, kā būtu jādzīvo un kas ir nepieciešams tam, lai mums visiem būtu labi. Pirmkārt, mums, mūsu ģimenēm, mūsu pēcnācējiem, mūsu līdzcilvēkiem un lai mēs visi justos apmierināti ar savu dzīvi un dzīves rezultātiem. Kāda ir galvenā ideja šim festivālam? Tā pamata ideja ir tāda, ka šī te ir vieta, kur mēs nākam ne tikai pabūt kopā, bet arī pasmelties kaut kādu zināšanu, kaut kādu pieredzi, padalīties ar savu pieredzi. Viens otru mēs varam bagātināt šādā veidā. Otra svarīga lieta ir, es esmu saskāries ar to, ka cilvēki, kas ir uzsākuši kaut kādu savu dzīves ceļu, kaut kādu pārmaiņu procesu dzīvē uz labo pusi, viņi bieži vien nonāk pie situācijas, ka viņi jūtās tā kā, ka viņi vieni paši cīnītāji šajā kara laukā. Patiesībā jau mēs neesam vieni paši, mums ir diezgan daudz, kas vēlas kaut ko labot, mainīt, uzlabot šajā pasaulē un savā dzīvē tā skaitā. Tāpēc šī būs vieta, kur mēs varam satikt šādus pašus līdzīgi domājošus cilvēkus, gan tie, kuriem vēl viss priekšā ir, kam jāveido savu dzīvi, gan arī tie, kuri jau ir pieļāvuši kaut kādas dzīves kļūdas, uzkāpuši uz grābekļiem, iespējams ne reizi vien, un ir sapratuši, ka ir laiks kaut ko mainīt savā dzīvē. Šī būs vieta cilvēkiem, kur dalīties ar pieredzi, un vieta, kur mācīties nepieļaut kaut kādas kļūdas, problēmas un risināt situācijas, kurās viņi ir nokļuvuši. Man pašam ir tā izpratne par to, ka problēma dzīvē pēc būtības nav. Mēs vienkārši esam raduši viņus tā savu. Patiesībā tas, ko mēs saucam par problēmām, tas tikai iespējas. Savukārt izmantot iespējas mēs varam tad, kad mums ir zināšana. Tad festivāls nesīs arī zināmu zināšanu bagāžu līdzi. Un pateicoties šīm zināšanām, jūs varēsiet saskatīt jaunas iespējas savā dzīvē. Uz kādām galvenajām vērtībām balstīts šis festivāls? Tātad pamatvērtības festivālā ir tās pašas pamatvērtības, kurām balstās cilvēcība. Pamatvērtība ir tajā, kas ir reāls un taustāms. Ja? Arī sirsnība un iejūtība kaut kādā mērā mēs varam uzskatīt par reālu lietu, taču principā, kas ir taustāms, tas ir tas, kas mums dabā ir parādīts. Un ja mēs runājam par cilvēku, kā cilvēku, ja? Kā būtni, ja? Ko mēs varam aptaustīt viens otru sevi un citus, ja mēs redzam, kas ir cilvēks. Ja, ja festivāls ir paredzēts cilvēkiem, tad tiem, kuri apzinās šo te momentu, ka cilvēks, kas ir dabā noteikts konkrēts dzimums, tas ir vīrietis vai sieviete, citu cilvēku nav šajā pasaulē. Ja, tas ir pretēji tam, kā šodien tiek popularizēts daudzkārt, ja, kad ir cita veida dzimumiem, bez noteiktiem dzimumiem varbūt, ja, bet daba neparedz dzimumu, kurš neeksistē dabā. Ja? Mums ir katram savs dzimums, tātad pirmām kārtām ir ne tikai fizioloģiski jāsaprot to, ka tu atšķiries, ka tu esi vīrietis vai ka tu atšķiries, ka tu esi sieviete, bet ir arī psihoemocionālie aspekti, kas ir atšķirīgi vīriešiem un sievietēm. Tad lūk, šī festivālā mēs par to parunāsim. Un kā daba to ir noteikusi un sakārtojusi, ar kādiem dabas pamata elementiem tas ir noteikts. Ja? Tātad mēs zinām, ka ir stihijas, jā, mēs zinām, ka ir vēl visādi mistiski spēki, kuri patiesībā nemaz tik mistiski nav. Ja mēs paskatīsimies uz pašu cilvēku, mūsos viss tas ir iekšā. Par šīm tēmām dziļāk, detalizētāk arī runāsim festivāla ietvaros un būs tāda kā programma, kas ies cauri visām 3 dienām.
jā, kur mēs izdzīvosim šos te elementus, kas atrodas mūsu pašu apziņā, lai mēs paši saprastu, kas tad mēs īsti esam. Mēs esam sievietes, vīrieši, kādi mēs esam sievietes, vīrieši, jo mēs esam atšķirīgi visi, arī vīrieši savstarpēji ir atšķirīgi, var atšķirties. Lūk, līdz ar to festivāls dos tādu iespēju nedaudz dziļāk ieskatīties tajā, kas tad tas cilvēks ir. Tad kā minimums mēs saprotam, ka cilvēks var būt vai nu tikai vīrietis vai nu sieviete, un otrkārt, kad mēs to saprotam, tad ir jāsaprot, kā vīrietis un kā sieviete uzvedās un attiecās pret apkārtējo pasauli, pret sevi un viens pret otru. Kā ja mums šo te izpratņu nebūs, tad mēs īsti nevaram sevi arī saukt par cilvēkiem. Teiksim, manā skatījumā cilvēks tas ir status, tas ir apziņas stāvoklis, kurā tu spēj dzīvot vairumā savas ikdienas laika. Ja tu nespēji ikdienā atšķirt vīrieti no sievietes, jā, un nemāki uzvesties kā vīrietis, nemāki uzvesties kā sieviete, diemžēl tev vēl ir uz ko tiekties, lai tu sasniegtu šo cilvēku statusu. Tāpēc esat aicināti piedalīties šajā pasākumā, ja kaut vai tikai tāpēc, ja vēlaties saprast, kas jums vēl ir pie kā piestrādāt dzīvē, jo mēs visi tomēr esam dzīvi šeit, mums vēl ir ko darīt šajā pasaulē, un ir kur augt, un ir kur attīstīties. Izklausās baigi nopietni, bet jā, festivāls, jā, zināšana bāze būs, kas vēl būs, kas sagaidāms festivālā? Tā kā mēs tikko parunājām par to, ka tur viss tur nopietni un svarīgas tēmas un cilvēks, un vai tu esi vai neesi, tur apziņa un viss pārējais. Jā, bet nevajag sabīties, tāpēc, ka tas viss mums ir paredzēts tādā formātā, ka tas ir pieņemams visiem. Mēs visus pieņemam, visi mēs augam, visi mēs attīstamies. Un kā mēs zinām, kā notiek vislabākā izaugsme un attīstība un skološanās caur spēli, tāpēc mums paredzēts, ka festivālā būs rotaļas, spēles, izklaide, dejas, nodarbības dažādas, būs arī savu veidu fiziskie pārbaudījumi un citi aktivitāšu pārbaudījumi gan sievietēm, gan vīriešiem. Ja. Vakarā būs paredzētas ekstātiskās dejas vai static dance pasākums, ja, kas būs pakārtots tieši tematikai par pirmelementiem. Tātad, mēs zinām, ir zeme, uguns, gaiss un ūdens. Ja. Būs šajās tematikās izveidots mūzikas pavadījums, kur cilvēki varēs izjust, izpausties dziļāk, iejusties šajos stāvokļos, par kuriem mēs runāsim festivāla laikā. Tāpat arī būs bērniem paredzētas programmiņas, kur bērniem būs savas nodarbības, aktivitātes, un varat neuztraukties, ka būs arī kāds, kas viņus pieskatīt pa laikam. Protams, vecāki paši uzņemās atbildību par saviem bērniem, bet mēs parūpēsimies, lai arī bērni tiek par kaut ko nodarbināti, un lai viņiem ir interesanti festivāla laikā. Būs arī dzīvās mūzikas uzstāšanās. Tāpatās mums ir paredzēts arī veselīgs uzturs, veselīgs viegls uzturs, jā. Cenšamies dzīvot festivāla ietvaros uz augu valsts pārtiks. Protams, ja tev būs nepieciešami pēc sev piemērot uzturu, tu esi brīvi aicināts ņemt līdzi, neviens tev nepārbaudīs vai neatņems to, ko tu esi pats sev paņēmis ēst, taču mēs nodrošināsim augu valsts izcelsmes uzturu festivāla laikā, ko ir iespējams iegādāties vai nopirkt kopā ar ieejas biļeti. Saprotams, ka festivāla ietvaros nekāds alkohols, nekādas narkotiskās apreibinošās vielas nav paredzētas. Jā, tev ir tāds netikums, ka tev patīk dūmot, būs atsevišķi norādīta vieta, kur tu varēsi aiziet padūmot, ja būs ļoti nepieciešams, taču pārējā festivāla teritorijā tas nav paredzēts, nav pieņemams. Kas varētu būt tās galvenās lietas, ko apmeklētājs varētu iegūt pēc šī festivāla? Festivāla ietvaros tu iegūsi daudz ko, bet viena no svarīgākām lietām, manuprāt, ir kontaktu dibināšana, sadraudzība. Tu ieraudzīsi, kad ir daudz tev līdzīgi domājoši cilvēki, ar kuriem tu varēsi tālāk arī veidot kaut kādu sadarbību, sadraudzību. Tāpat ir dažādas kopienas, dažādas organizācijas, dažādi cilvēki, pasniedzēji un skolotāji būs, ar kuriem tu varēsi arī veidot kontaktu un sazināties, apgūt sev nepieciešamās iemaņas, prasmes un zināšanas savai tālākai dzīvei. Saprotams, tu arī iegūsi festivāla ietvaros, bet, kā mēs zinām, viens festivāls nav tas, kas tev iedos visus zināšanas nepieciešamās tevai dzīvei, taču festivāls varētu būt kā labs sākuma punkts vai labs turpinājums
tavām pārmaiņām, tavā ceļā uz pašuzaugsmi, uz attīstību, uz pilnveidošanos. Vēl ko tu iegūst ļoti labi pavadīt laiku ar daudziem pazīstamiem un varbūt nepazīstamiem cilvēkiem, ko tu esi varbūt redzējis kaut kur sociālos tīklos vai internetā, kādos kullīšos. Tāpat tās zināšanas un prasmes un iemaņas apgūsi tautisko danču, dažādu rotaļu apgūšanā. Būs mums arī dažas aktivitātes, kas palīdzēs izpausties vīrišķajiem aspektiem, kā piemēram lokšaušana, cīņas, meistarība, tādā senlaicīgā noskaņā. Tāpat tās būs dažādi citu veiklību un aktivitāšu pārbaudes vīriešiem un arī puikām. Sievietēm ir paredzēts dažādas rokdarbu un citas sievišķās aktivitātes, gan dejā, gan kustībās. Katrs varēs atrast savām interesēm kaut kādas lietas, ko paņemt līdzi pēc festivāla.